Labrīt. Arī Apsēžamies vērtā pozā. Šodien būs tāda mierīga nodarbība, lai mēs varētu kārtīgi pamosties un izstaipīties. Jā, atrodiet savu vēlamo pozu, kāda jums šorīt ir. Būs sagatavošanās poza. Man kaut kā gribas šodien sakristotām kājām. Salieciet savu kaut ko zem iegurņa. Jā, un šī būs tāda maiga rīta joga ar vieglu izstiepšanos, lai mēs varētu pamosties. Tātad palieciet sev kaut ko zem sēžas, aizveriet acis, salieciet plaukstu virs plaukstas, ielieciet plaukstas sev klēpītī, rokas uz augšstilbiem un pāelpojam. Dziļi, dziļi ieelpojam caur degunu, lēni plūstoši, nesaraustīti, vienkārši lēnām un mierīgi ieelpojam bez jebkādiem uzdevumiem. Vienkārši vērojiet savu elpu, kāda tā ir. Un ja jums ir uzlikusies labā roka augšā uz plaukstas, tad jūsos dominē vīrišķā enerģija, un ja kreisā plauksta, tad sievišķā. Elpojam lēni un mierīgi, sajūtiet, kā elpa piepilda ķermeni. Jūs saņemat sevī enerģiju un spēku, un ar katru izelpu atbrīvojieties no visa liekā un nevajadzīgā. Sajūtiet, kā ieelpā vēders piepūšās kā bumba, pleci nolaisti, izelpā tas saplok. Un vēl viena dziļa, dziļa ieelpa. Un lēna plūstoša izelpa. Sajūtiet šo enerģiju, kas ienāk līdz ar jūsu elpu. Un tad atveram acis, atveram savas rokas, sajūtam, kā lāpstiņas sakļaujās, ieelpojam, izelpā, atveram sevi, pašūpojamies pa labi un pa kreisi. Noplaukšķinam plaukstas, sarīvējam kārtīgi, uzliekam siltās rokas uz aizvērtajām acīm, un katrs pie sevis nodomā šīs dienas nodomu, kā jūs vēlaties justies, vai kas jums ir tik ļoti šodien svarīgs. Noglāstam sev matus, vaigus, un vēlreiz atveram savu krūškurvi, otru roku liekam augšā, apķeram lāpstiņas un sāmīļojam sevi. Pašūpojamies pa labi un pa kreisi. Un tad sādodam rokas elkoņos augšā, atveram krūškurvi un arī pašūpojamies pa labi un pa kreisi, izstiepjamies, sajūtam savus sāniņus, kā ribloki paverās. Un tad rokas sadodam kopā, sadodam plaukstas kopā un arī sajūtam, kā lāpstiņas atverās. Un arī pašūpojamies šādi te. Un tad varam rokas atbrīvot, salikt tā, lai pirksti skatās uz aizmuguri, atbrīvojam, tā kā atstutējamies un atveram savu krūškurvi, pastiepjamies, bet augšā dikti neskatāmies, varam skatīties priekšā kaut kur sev 2 metri un šādi pastiepjam sevi.
Un arī, ja gribās, varam pašūpoties no rokas uz roku, tā, lai sajūtat, kā iekustās lāpstiņas. Kā jau teicu, šodien būs tāda maiga joga, rīta joga, lai mēs varam izstiepties to, kas mums tur pa nakti ir nogulēts. Tagad sadodam abas rokas atkal kopā, noliecamies, cik varam katrs, un rokas uz augšu. Lai sajūtam, kā iestiepjās muguras lejas daļa, atverās lāpstiņas. Un lēnām, lēnām nākam augšā, uzliekam rokas uz ceļiem, noliecam galvu, sajūtam, kā atbrīvojas galvas pamatne un lēnas kustības uz sāniem, pusaplīšus iekustinam, kaklas kriemeļus, bet ļoti lēnām, uzmanīgi elpojam. Neko nesasteidzam, nekur nesteidzamies, kustības nav asas, tās ir lēnas un maigas, jo mēs jau tikai pamodinam savu ķermeni. Visu ieļojam, lai visas locītavas mums iekustētos. Un lēnām nākam centrā, un tagad iesim uz sēžas. Saliekam tā, lai mums roku pirksti skatās uz sēžu. Kājas ir 90 grādos, piepacinam savu sēžu uz augšu, iestiepjam lāpstiņas. Kārtīgi sasprindzinam arī savus starpenes muskulatūru, tā ir mula banha, ka mēs tā kā ievelkam starpeni uz iekšu, un tā sasprinddzinamies, it kā vajadzētu iet čurāt, ja? Un tas ir arī ļoti veselīgi, ka mēs saspiežam tos starpenes muskuļus, tādā veidā viņus stiprinam. Un tagad izelpā mēs ejam, apsēžamies maksimāli tuvu pie saviem papēžiem, lai mums atbrīvojas lāpstiņas. Elpojam, lēni un mierīgi sajūtiet, kā iestiepjās lāpstiņas, atbrīvojas tās. Ļoti labi. Un nākam atpakaļ, apsēžamies, izstiepjam kājas. Varam salikt rokas uz otru pusi, tā lai pirksts skatās uz āru. Izapļojam potītes, iekustinam un arī pēdas uz priekšu, atpakaļ tā diezgan tā raiti tagad iekustinam. Saliekam šādi te kājas un izapļojam. Uz papēžiem izapļojam, šeit mums izapļojas uzreiz potītes, kāju locītavas un šādi izapļojam. Un uz otru pusi iekustinam. Jā, ļoti labi, kreisā kāja paliek taisna, labo saliecam un liecam atpakaļ, un atkal saliecam kreiso, un liecam atpakaļ. Vienkārši iekustinam savus locītavas, lai tur jau sāk izstrādāties sinevālais šķidrums, lai viņas labāk mums pa dienu būtu ieļotas. Elpojam savā ritmā, elpa varam nepieskaņot ķermeņa kustībām, jā. Galvenais kājas saliekta uz sānu un iztaisnota. Un tagad mēs esam šādi te taisni, ieelpā mēs izstiepjamies uz augšu, izelpā noliecamies tikai no iegurņa un tikai ar taisnu muguru, ja? Un šādi te, cik varam, ieelpa taisni, izelpa noliecamies, bet kājiņas mums ir aktīvas taisnas, pēdas augšā. Ieelpa un izelpa, cik katrs var, bet tik ar taisnu muguru. Nesaliecam šādi, ja, muguriņu taisni. Ieelpa un izelpa. Un vēl viena reize. Ieelpa un izelpa, maleči. Un tagad iesim tā, ka noliksim kreiso kāju šeit uz pret augšstilbu. Ja gadījumā kāja neliekās līdz grīdai,
ja, tad liekam apakšā bloku. Un, ja jums ir siksna, varat ņemt siksnu talkā, sakārtojot šeit savus sēžas muskulīšus, arī mīkstumiņus atbrīvojot, lai varētu labi noliekties. Un tad daram tā, ka paņemam jostiņu, sagatavojam, ieelpā mēs arī izstiepjam mugurkaulu uz augšu, izelpā mēs liecamies pie tās jostiņas, turam un ar taisnu muguru liecamies lejā. Šādā te veidā, ja, un es parādīšu, kā tas izskatās no sāna. Jūs esat šādi taisni, kāja jums ir ieliekta, un jūs liecaties no iegurņa, ja, tā, lai būtu skaista taisna muguras līnija. Netaisiet šādus kūkumiņus, tas mugurai nav labi, mugura taisna. Tad arī jūs jūtat, kā jums iestiepjās muguras lejas daļa, atbrīvojas. Ja no rīta ar taisnu kāju ir pavisam grūti, jūs droši varat kājas saliekt celītī un tad mēģināt noliekties, tad jums būs arī vieglāk tikt līdz tam augšstilbam. Ja? Sājūtam, kā tur viss iestiepjās un pastiepjās. Ļoti labi. Un tagad mēs apsēžamies šādi te uz celīšiem. Saliekam atkal rokas, sadodam tā kā elkoņos un apsēžamies uz vienu sāniņu. Tā, lai mums iestiepjās kārtīgi sāniņš. Nosēžamies tā kā uz leju, elpojam. Un tad, kad jau jūtamies stabili, tad varam paskatīties, ja sēžam uz kreiso pusi, tad paskatāmies arī uz kreiso sānu tā. Un tagad nākam atpakaļ un atkal pasēžamies uz otru pusi. Un ķermenis arī iet uz to pusi, uz kuru mēs esam apsēdušies. Elpojam. Ļoti labi, pastiepāmies kārtīgi. Un tagad nākam atpakaļ, atkal apsēžamies, izstiepjam tagad kreiso kāju, labo saliecam iekšā. Ja vajag, paliekam bloku apakšā, atkal vai nu siksniņu sakārtojam, iesiet pie taisnās kājas vai pie saliektās, kā jūs šodien jūtaties. Ielpā atliecamies, ieelpojam, iztaisnojam muguru, izelpā noliecamies, bet tikai ar taisnu muguru, ja sajūtiet, ka jums tiešām muguriņa ir taisna. Un noliecamies vai nu pie taisnas kājas, vai pie saliektas noliecaties, ja? Kā jūs šodien jūtaties? Elpojam. Un ar katru izelpu centieties atbrīvot muguras lejas daļu, iegurnis pastiepjās, elpojam. Skatiens uz lielās kājas īkšķi. Ļoti labi, atbrīvojam jostiņu, noliekam arī bloku, nākam uz ceļiem, pastiepsim vairāk sānu, kreisā kāja jums ir saliekta, labā ir uz sānu, pirkstu gals iet vienā līnijā, kāju pirksti ar celi, ielpā, jūs sevi pastiepjat uz augšu, izelpā, noliecaties cik varat, un sajūtiet, kā iestiepjās šeit sāniņš, bet negāžamies ne uz priekšu, ne atpakaļ, iedomājieties, ka jūs stāvat tā starp divām stikla sienām. Jā. Elpojam, izstiepjam savu sāniņu kārtīgi. Visu izelpojam. Un te nākam abas rokas taisnas un izelpā uz otru pusi. Roku liekam uz paklāju un šādi izstiepjam sānu. Elpojam. Visu izelpojam, sajūtam, kā pastiepjās sāniņš.
Un lēnām nākam augšā, liekam otru kāju uz sāna. Atkal paskatāmies, lai ir viena līnija. Ieelpā, izstiepjamies, izelpā, noliecamies. Elpojam. Un arī sajūtiet, kā jums pastiepjās rības, ribu loki, arī vēders pastiepjās, viss šeit pastiepjās. Un galvenais, cik varat, tik noliecaties. Ieelpā taisni, izelpā roka uz grīdas, un otra roka taisni, un skatiens taisni. Elpojam. Sajūtiet, kā iestiepjās sāniņš. Un lēnām, lēnām atkal nākam, apsēžamies, bet tagad ar saliektām kājām. Ieelpā sevi iztaisnojam, izelpā noliecamies, rokas liekam virs kājām, mugura taisna, iestiepjam, atbrīvojam visu, elpojam. Galvu nenoliecam, galva ir taisna. Galva ir kā mugurkaula pagarinājums, sajūtam, kur kas iestiepjās. Un nākam taisni, noliecam kreiso kāju taisni, papēdis grīdā, pārliekam pāri labo kāju, labo roku aizliekam aiz muguras, izstiepjam sevi uz augšu un apķeram ar kreiso roku labo kāju un pagriežamies pa labi. Sajūtam, ka vispirms savērpjās vēders, pēc tam krūtis atverās un pēdējie pleci. Pleci ir vienā līnijā. Elpojam. Lēni un mierīgi. Sajūtam sev brīnišķīgo savērpi, mugura jums par to būs pateicīga. Lēnām, lēnām nākam atpakaļ. Un vēl šādi kāja mums paliek. Tagad noliekam aizmugurē kreiso roku, izstiepjam labo roku uz augšu un saķeram kāju. Ja varam tuvāk, saķeram arī kāju, apķeram ar labo roku kreiso kāju un šādi savērpjamies. Kreisā kāja aktīva, papēdis grīdā, skatiens uz aizmuguri, elpojam. Un lēnām, lēnām atbrīvojam muguru, esam taisni, atbrīvojam kāju, mazliet iekustinam, atbrīvojam. Un tā ir labā kāja aktīva, kreisā mums iet pāri. Kreiso roku noliekam aiz muguras, jā, lai mugura būtu taisna. Ieelpā, izstiepjam sevi uz augšu, ar labo roku apķeram kreiso kāju. Vispirms sagriežamies no vēdera, tad krūtis un pēdējās aiziet pleci. Skatiens pa diagonāli prom, galva dikti nav saspringta, galva atbrīvot. Šeit galvenais mums notiek savērpi ķermenī, ja? Mēs viņu savērpjam tā, lai mugura atbrīvotos. Elpojam. Ja ir kāda spriedze, saspringums, visu izelpojam. Lēnām nākam centrā, iztaisnojam mugurkaulu, tagad labo roku noliekam aizmugurē, kreisā roka izstiepjās, ieelpojam, ar kreiso roku apķeram kreiso kāju un arī pagriežamies savērpē. Sajūtiet atšķirību, kā bija uz vienu pusi un kā ir tagad. Esam lielie vērotāji, kas savu ķermeni vēro, kā viņš jūtās katrā darbībā. Elpojam lēni un mierīgi.
Un nākam atpakaļ, abas kājas taisnas. Atkal ieelpāmies, izstiepjamies, izelpāmies, noliecamies no iegurņa, varam salikt rokas uz apakšstilbiem un kājas abas ir taisnas, ja? Lai jūs sajūtat, kā jums iestiepjās kāju aizmugure, atbrīvojas mugura, mugura taisna, galva nav noliekta, skatiens iet uz abu kāju īkšķiem. Un tiešām ievērojiet to, lai jums muguriņa ir taisna, ja, lai viņa nav tāda sakumpusi, bet lai viņa ir taisna, skaista, jūs noliecaties tikai no iegurņa. Galvu nenoliecam dikti, jo šeit mēs atbrīvojam muguru, muguras lejasdaļu un iestiepjās kājas. Elpojam lēni un mierīgi. Un tikai tad, kad jau jūtam, ka ķermenis ir atbrīvojies, jo pirmās 10 sekundes ķermenim ir tieksme pretoties, tad mēs varam noliekties, apķert jau arī kājas un sajust vēl vairāk, kā iestiepjās gan kāju aizmugure, gan pleci atbrīvojas, gan mugura, elpojam. Visu izelpojam. Lēnām, lēnām ceļamies augšā, apgulsimies uz muguras, kājas pacelsim augšā, kājas mums ir 90 grādos, vai nu mēs saķeram potītes no ārpuses un velkam kājas uz leju, jā, vai saķeram no iekšas pēdu pamatnes, un tad kājas velkam uz leju. Šeit galvenais nosacījums, lai jums būtu lāpstiņas pie grīdas. Ja? Iestiepjamies, un šeit var maigi pašūpoties tā kā pa labi, pa kreisi. Jūtiet, kā atbrīvojas mugura, sēža, lēnām un mierīgi. Galvenais elpojam, visu atbrīvojam. Tagad saliekam ar rokām kājas kopā, nolaižam pie vēdera, apķeram ar rokām zem celīšiem un šādi pašūpojamies, arī pamasējam muguriņu pa labi, pa kreisi. Un tagad nolaižam kājas lejā, iztaisnojam, abas rokas liekam uz sāniem, plaukstas vērstas augšup. Kreisā kāja aktīva papēdes grīdā, labā kāja liekās pāri kreisajai. Ar kreiso roku saķeram labās kājas celi un pagriežam ķermeni pa kreisi. Bet skatiens iet pa labi, skatāmies uz labās rokas īkšķi. Sajūtam, kā atbrīvojas muguriņa. Elpojam. Šeit arī piesakojiet to, lai jums abi pleci, abas lāpstiņas būtu pie grīdas. Kājas kā krīt, tā krīt, bet galvenais, lai abas lāpstiņas būtu pie grīdas. Elpojam. Lēni un mierīgi atbrīvojas viss ķermenis, saspringums aiziet. Un atbrīvojam roku, kāju, noliekam lejā, tagad pārliekam pāri kreiso kāju, ar labo roku saķeram kreisās kājas celi, pagriežam ķermeni pa labi un skatiens pa kreisi uz kreisās rokas īkšķa. Šeit arī sajūtiet, kur iestiepjās, vai sēžas muskulis ir iestiepts, saspringts, vai tieši mugura, muguras lejas daļa. Pasakojiet, lai abi pleci ir uz grīdas, lāpstiņas uz grīdas. Elpojam. Un, ja ir kāds saspringtais punkts, tad tieši izelpu virziet šī saspringtā punkta virzienā.
Elpojam lēni un mierīgi, jūtiet, lai viss ķermenis atbrīvojas. Lēnām nākam centrā, izstiepjam rokas virs galvas, kājas, pakustinam tā kā ar pedālīšiem kājas. Pašūpinam šādi ķermeni pa labi, pa kreisi, izstiepjam rokas virs galvas. Un sajūtam, kad esam gatavas dienai, caur labo sāniņu pieturoties ar kreiso roku. Ceļamies lēnām augšā, sakrustojam kājas, paliekam zem sēžas kaut ko mīkstu un paelposim vēl mazliet. Paelposim, ieviesīsim sevī mieru, dziļa, dziļa ieelpa un lēna plūstoša izelpa. Sajūtiet savu ķermeni, kā tas jūtās tagad, kā tas jūtās, kad jūs atnācāt. Seja nav saspringta, pleci nav uzrauti. Elpojam lēni un mierīgi. Sajūtam savu elpu, savu ķermeni. Es tagad elpojot jūtu, ka man gribās vēl izapļot ķermeni. Šādas apļu veida kustības kopā ar elpu. Pilnīgi apsēdos un jūtu, ka ķermenis to prasa. Jūs arī varat kopā ar mani šādi lēnām izapļoties kopā ar elpu, bet varat palikt vienkārši elpot, kā jūs jūtat, kā ķermenis prasa. Un uz otru pusi. Ieelpojam uz priekšu, virzoties izelpā uz aizmuguri. Lēnām un mierīgi. Un tagad gan es jūtu, kad ir viss šodien padarīts. Dziļa, dziļa ieelpa. Lēna plūstoša izelpa. Saliekam rokas lūkšanā, pasakam paldies sev, ka bijāt šodien. Tik labu darbiņu izdarījāt sava ķermeņa labā, jo šāda maiga stiepšanās ļoti, ļoti palīdz atbrīvot visu ķermeni, visus saspringumus un sagatavot to dienai. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mani, un lai brīnišķīga diena. Padalieties komentārā čatiņā, kā jums šāda vieglā stiepjošā joga. Un uz tikšanos jau. Paldies, uz tikšanos 4. no rīta.